mēs skatījāmies un pārunājām ar bonus kartes pārstāvjiem, kā šī bonus karte var ieintegrēties vispār mūsu darbinieku politikā un atalgojuma politikā. Un ieraudzījām, ka tur ir laba integrācija. Bonus karte lieliski parāda tās cilvēka pamatvajadzības, un viņi arī nosacīja tās. Tāpēc es domāju, ka tā ārstniecība un ēdināšana ir labs virziens, kur viņi var izmantot. Ja darba devējs arī pozicionē, kad viņam ir svarīgi, kad kolēģi var šādā virzienā izmantot šo bonus karti, tad man liekas, tas ir ļoti labs tāds pamatvajadzību virziens. Bonus karte, man liekas, kā rīks ir ļoti interesants no savu pozicionējumu viedokļa. Nosaukumā jau ir 2 vārdi - bonus un karte. Un bonus ir tāds laba sajūta, dzirdot šo vārdu, kad man vēl kaut kas par lietām, ko es daru. Es ieguldu sevi, savu uzmanību, rūpējos mūsu gadījumā par mūsu pacientiem, mūsu klientiem, par viņu veselību. No speciāla puses viņš dod sevi, atdod sevi, savu uzmanību, un tad šis ir tāds bonus, ko viņš saņem kā pretī. Un karte, man liekas, labs pozicionējums tādā ziņā, ka mums ir bankas karte, kur mēs tā kā uztveram varbūt jau neapzināti, ka tur mums ir alga, un mēs ar to varam norēķināties, kādas lietas dzīvē darīt. Un tad mums ir vēl viena karte, vēl viens instruments, vēl viens ienākuma avots. Un tad tas tā kā 50% vairāk nekā iepriekš lietojot vienkārši vienu kredītkarti. Mūsu uzņēmumā bonus karte ir viena no opcijām. Mums kolēģi var iegūt šo karti iekšējās kolēģu lojalitātes programmas ietvaros pie nosacījumiem 1 gada pilnslodzes darbs, kas arī priekš mums ir tāds rādītājs, ka cilvēks nododās šai profesijai, nododās savam aicinājumam palīdzēt cilvēkiem, un tad attiecīgi kolēģis arī satiek šo iespēju iegūt bonus karti. Viens ir nevis tikai kā padoms, ka tas būs viegli un ērti un pateikt, kur tas ir, bet tas, ko mēs ieguvām, bija arī reāli dokumenti, kur mums palīdzēja ar taustām dokumentāciju, ar juridisku atbalstu, kad mums nebija jāburās cauri visai tā likumdošanai un nosacījumiem. Mēs vienkārši aizgājām jau uz konspektētu informāciju un uz konspektētiem materiāliem, un uz tā pamata mēs arī to pielāgojam mūsu uzņēmumam un bija viegla integrācija.